They slowly follow me. Šobrīd mēs esam pie kultūras bāra Sapņi un kokteļi, kur notiek per mūzikas video Soul Shaker prezentācija. Jā, jau tikko palaidām klipu, beidzās. Šis kokteilis, tādēļ, ka tā dziesma ir diezgan atšķirīga no pārējām mūsu dziesmām. Viņi izlec uzreiz ar kaut ko īpaši. Ja viņa pati jau ir dažāda no pirmās minūtes līdz pēdējai, tad starp mūsu repertuāru vispār tāda sajūta, kā kaut kas pilnīgi cits tur būtu. Un tādēļ arī kaut kam tādam vajag kokteili. Un arī tāds interesants, kāds kokteils, kādu iepriekš it kā citur nav neviens garšojis. Arī, protams, tas, ka tā dziesma ir tāda palēna sākumā, un tad aiziet tas ātrais. Un principā tāpat kā, kad tu vēl neaizies to kokteili tāds lēns, un tik līdz iedzer to kokteili, tad beigās ir un skrien viss darī. Ka tur ir tabasco. Greifrūta sula, džins. Laims. Jā, tas lielos vilcienos, manuprāt, arī viss. Ļoti ass. Es tagad pagaršoju dedzinu lūpas, ja godīgi. Un cik ilgi filmējāt videoklipu? Pusotru dienu. Bet tas bija pusotru dienu tā arī non-stopā, kā mēs sākām no rīta tā līdz nākošā. Es principā braucu mājās un bija jau saulēkts. Jā, no rīta līdz nākamajam rītam. Jā, no rīta līdz nākamajam rītam. Jau šodien mēs dodamies uz mēģinājumu jauniem vilnim vakarā. Cintaru koncertu zālē. Mums jaunais Vilnis šovs ir vispār liels notikums, jo esam jau 3. gadu pēc kārtas un uzstājamies uz visām 3 skatuvēm, uz Origo skatuvus, uz Krasmalas jaunā viņa nakts ballīti skatuvus kopā ar Krievijas estrādes zvaigznēm lielajām un, protams, arī 28. Dzintaros, jā. Protams, pēc tā mēs uzreiz pataisno no jaunā viņa braucam uz festivāls, un tad arī 17. augustā esam Lietuvas prestižajā Kārkle festivālā. Principā mums ļoti aktīvi šī vasara ir. Jau rītdien tiekamies šaukais pārstāvjiem, lai parunātos par iespējām arī muzicēt ārpus Latvijas tālāk. Mēs pirms pāris dienām aizbraucām uz jaunā viņa mēģinājumu tajā Sinavillā. Mēs iegājām iekšā un domājam, dāviens, mēs šeit divas nedēļas bijām. Te arī būs kokteilīts, Soul Shakerīts. Super, paldies! Bon appetit! Tad vienu. Priekā. Es bez salmiņa tiesa gan. Caur salmiņu mazāk to asumu jūdzi. Labi, jā, tad mēs iegājām tajā telpā un sapratām to, mēs šeit, var teikt, 2 nedēļas bijām nodzīvojuši tajās mēģinājuma telpās. Un visu laiku klausījāmies no rīta līdz vakaram, un tā ļoti interesanti bija. Un nekas galvenais nav mainījies. Tā kā mēs izgājām no turienes tāds sajūta, ka tur nekas nav mainījies. Pat glāzīs tajās pašās vietās stāv un krēsli un skaņas apratūra un pilnīgi viss.